Sveicināti! Te atkal es, Inese, Ilgace, un gribu padalīties ar vienu produktu, ko lietoju gada garumā par plīts tīrīšanu. Kā mēs jau zinām, ļoti daudziem ir problēma, kā notīrīt kārtīgi gāzes plīti, lai viņa būtu tomēr tīra, lai tik ātri viņa nesasmērētos, kā iztīrīt cepeškrāsni. Jā, citreiz viņa piedeg, dūmo, un arī mikroviņu krāsnes ir jāuztur tīrībā. Un, ziniet, es atradu tādu produktu. Es atradu gadu atpakaļ un biju ļoti pārsteigta. Cepeškrāsni gada garumā, lai gan es gatavoju bieži cepeškrāsnī, man ļoti patīk cept cepeškrāsnī pusdienas, ja, taisīt maisiņos, bet viņi bieži vien arī plīst un līst, ja, pāri, kas saka, traukam un varētu piedegt. Bet neskatoties uz to, man cepeškrāsnes ir tīrīt tikai 3 reizes, jo izrāda šis līdzeklis tādu kā kārtiņu cepeškrāsni izveido, un līdz ar to viņa nepievelk taukus. Un arī plīts vairs nav jātīr katru dienu. Nu, vienīgi, ja kaut kas ļoti pāriet pāri, tad es uzreiz notīru. Bet arī plītīs, esmu rādījusi video pēc notīrīšanas, liekas tāda sajūta, ka ir kārtiņa pāri. Un kas tad ir šis brīnum līdzeklis? Jā, šis ir atalgotājs. Atalgotājs. Un kā jūs redzat, šeit ir 3 litra pudeles, visas tukšas. Ja? Un tieši 3 es esmu izlietojusi gada laikā. Tātad tīrījusi gāzes plīti, mikroviņu krāsni, cepeškrāsni. Es arī, ja kāds man atcerās pašā sākumā, kad es iepazinos ar Erstag produkciju, kad es ieliku Erstag atsauksmi produkciju grupā Facebookā, ka man ir kauns rādīt, bet man ir jārāda, ko šis līdzeklis, nu ne tikai vēl viens līdzeklis, par to es nākošā reizē stāstīšu. Un, kad man palīdzēja notīrīt drausmīgus, taukus, pleķus, man bija, es nevaru aprakstīt, tā kā līme virsū, es nezinu, cik gadus tas bija krājies, jo es viņu nevarēju 12 gadus notīrīt. Es liku papīrus pa virsmu avīzes, lai man būtu sajūta, ka ir tīrs mājās, bet bija tāda sajūta, ka nekad nav tīrs. Un ko es izdarīju? Tad, kad es šo līdzeklīti notīrīju, es aizvakar vēl uzlīdu augšā uz skapīti, vajadzēja jau nofilmēt. Nav to tauku, pat lāga putekļu nav. Ja? Nu, es notīrīšu tagad ļoti viegli atkal ar šo te, varbūt uztaisīšu video, lai redz, cik te praktiski no oktobra mēneša, ja? Cik daudz ir uzkrājies un kāds bija. Un tas bija šausmu stāsts. Un es dabūju ar viņu nost. Ja? Tātad kolosāli arī pati personīgi, man ir oranžā krāsā arī drēbes, man ir kleitiņas. Nu, un uz oranžās krāsas ļoti labi redz visus pleķus. Nu, man bija gadījies šajā kleitā gatavot kabaču ikras un gadījies bija kāds eļas pleķis. Nu, tā kā es lēju uzčiksties. Nu, viņš tāpat vien manī izmazgājās. Tad es uzspricināju uz šēļas pleķa koncentrātu, tieši koncentrātu, un iemet viņu atpakaļ netīrā veļā un aizmirs. Nu, un aizvakar es viņu mazgāju, un eļas pleķis ir izgājis kolosāli. Ja? Tātad krāsainām drēbēm nekaitēs. Varat droši tīrīt metāla virsmas, koka durvis, ja? Koka plauktus varat tīrīt, palodzes varat tīrīt ar viņu. Un vēl ko var darīt ar viņu, noteikti varētu tīrīt arī dārglietas. Zeltu un sudrabu pamēģiniet. Jā, ne tikai damlām, bet arī šis te atalgotājs var darīt to pašu. Nu, produkts ir kolosāls, tātad es iegādājos pirmajā laikā pirmo pudeli par naudiņu, jo es gribēju izmēģināt, tajā brīdī viņš nebija dāvanās, bet pārējās 2 un 3 man ir virtuvē, kas jau pusītē, es iegādājos pāri kā reklāmas produktu bez maksas, jā. Tātad, un vai no kolosāli oriģinālā iepakojumā, bezmaksas reklāmas produkts, kas mēs saucam par dāvanām, ja? Vienkārši kolosāli iepirkties, ka tu saņem vēl papildus šādas te produktus, par kuriem nav jātērē vairs nauda. Un līdz ar to, cik te brīnās, kur viņi tik daudz ir iztērējis. Jā, es izmantoju ar specakcijas, kad ir vairāk dāvanas, nu, un es arī tērēju, jo man patīk šie produkti, jā, un es tāpēc arī dalos par viņiem, jo viņi ir dabīgi hipoalerģisks, nekaitē rokām, jā. Var tīrīt kā pirmajā reizē patiesa, kad jātīr kā koncentrātu. Nākamā reizē 1:1 vai 1:3 varat šķaidīt, kā jums patīk, bet tikai ar karstu ūdeni. Un vēl, tā kā man panna ir tikko viss ir izcepts, ja, es spriektu no mazās flakoniņa uzšpricinu, un tad pilnīgi tie tauki atlēc paturu, un tad viegli izmazgājas arī panna. Ja jums ir kāda pīļpanna no stikla, nu dikti brūna, nu brūnāk pa maniem matiem, tad iesaku viņu ielikt lielākā katlā, pieliet šo te koncentrātu, nu, uz acis, nezinu, nu, tur ja 1:1, tad rēķiniet, ja, un ieliet un uzvārīt to ūdeni un atstāt. Un nākamā dienā paskatieties, kā jums iztīrīsies. Vismaz kolēģi, kad dalās ar video, kolosāli atmazgājas. Jā, tātad taukus ļoti labi atmazgā, bet ar vienu noteikumu, ka jūs to darīsiet ar karstu ūdeni kopā. Ar augstu ūdeni viņš nestrādās. Un vēl noteikti, ja pirmo reizi sākat lietot jebkuru no mazgāšanas līdzekļiem no Erstag kompānijas, obligāti ir jābūt jaunai švamītei vai lupatiņai. Nedrīkst būt ar kādām iepriekšējām ķīmijām viņa būt. Kaut vai viņa ir izmazgāta, viņā tik un tā būs saglabājušās šīs ķīmiskās vielas, jo viņas neizmazgājas ārā, kā mēs zinām. Lūk tā. Un tas ir tik vienkārši. Tīrīt ar Erstag kopšanas līdzekļiem ir vienkārši tīrīt plīti,
gāzes plīti, mikroviņkrāsni, tīrīt taukainas plauktus un arī nosūcējus. Arī es iešu tīrīt nosūcēju, beidzot man viņš ir kļuvis netīrs. Un pēc tam pastāstīšu, kā es sabojāju iepriekšējo nosūcēju, tad, kad man vēl nebija ērsta mazgāšanas līdzekļi. Tā kā sekojiet man, būs nākamie video tieši par šo līdzeklīti. Dārzkopībā pagaidām es vēl viņu nepielietoju. Nezinu kā, neviens vēl nav dalījies, ja es neesmu pamanījusi. Ja kādam ir kāda ideja, kā es varētu mazdārziņā viņu pielietot, labprāt gaidīšu kādu padomu. Bet, ja ir interese par ekstraktu produkcijiem, kas ir hipoalerģiski un droši veselībai, gan bērniem, gan dzīvniekiem nekaitīgi, gan arī mūsu mātei dabai, tad rakstiet man personīgi, sazināsimies, pastāstīšu, palīdzēšu, kā viņus var iegādāties. Ja arī tu esi saimniece, kurai ir zaļā domāšana un kura vēlas būt vesela un skaista,